Šodien raidījumā Vakara vēsti skatieties, sākas gatavošanās 1. septembrim. Valmierā turpinās izglītības iestāžu siltināšanas darbi. Kā rīkoties, ja nākas sastapties ar čūskām? Valmieras pilsētas pašvaldība aizvien sekmīgi turpina īstenot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstīto projektu, kuru ietvaros jau nosiltinātas 9 izglītības iestādes. Šobrīd aktīvi darbi noris pirmskolas izglītības iestādē Ezīts, kas jau rudenī sagaidīs bērnus renovētā ēkā. Faktiski galvenie siltināšanas darbi arī ir sienu siltināšana, logu nomaiņa, pamatu siltināšana, jumta siltināšana, atsevišķās vietās arī apkurses sistēmas atjaunošana, tādi darbi, kas ļaus ietaupīt šo siltuma enerģiju un apkurses rēķinu par apkuri. Lai par vides ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem pilsētā nosiltinātu pēc iespējas vairāk izglītības iestādes, pašvaldība iesaistījusies arī projekta 2. kārtā. 2. kārtā ir projekts ar 3 ēkām, speciālais bērnudārs Bitīte, Jumaras ielā, tad ir Valmieras valsts ģimnāzijas lielā ēka un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas darbmācības korpus, kur tā situācija arī ir diezgan, ir nepieciešamība pēc remonta darbiem. Šobrīd jau tiek izstrādāts tehniskais projekts Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas darbmācības korpusam, kā arī noslēgts līgums par pirmskolas izglītības iestādes Bitīte tehniskā projekta sagatavošanu. Savukārt Valmieras valsts ģimnāzijas tehniskās dokumentācijas izstrādes gaita prasīs īpaši rūpīgu darbu, jo šī ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tas viss tiks izdarīts ziemas laikā, rudens, ziema, tā lai nākošā pavasarī tiklīdz ir iespējams, tā uzreiz var ķerties pie darbiem un strādāt un siltināt, jo projekts ir jāievieš līdz 12. gada 30. novembrim. Veikties siltināšanas darbi jau aizvadītajā ziemā ļāva samazināt izglītības iestāžu rēķinus par siltumu. Atsevišķās ēkās šis ietaupījums bija 20%, bet citviet sasniedza pat 50%. Vecāki min par bērniem, kad var netuntulēt ziemā bērnus vairs uz sporta nodarbībām, bet var normāli, cilvēciski tam vajadzētu būt, lai nesasvīst un pēc tam, ka veidina telpas, tad atkal neapaugstajās bērni. Jāmin, ka Valmiera klimata pārmaiņu finanšu instrumentu līdzekļu apguvē ir 2. sekmīgākā pilsēta valstī. Kopumā šī projekta īstenošana līdz šim noritējusi ļoti sekmīgi. Pašvaldībai veicies gan ar būvniekiem, gan arī ar līdzekļu apguvi. Limbažu pilsētas svētku laiks no 5. līdz 7. augustam. Svētku gājiens, mazo limbažnieku pašdarināto braucamrīku parāde, vikingu laivu braucieni un velšanās ūdens bumbās, makšķerēšana un zābaku mešana, lielezera izgaismošana, Latvijas ražoto preču tirgus, izstādes, atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem, Pasta ielas svētki, eleganto senioru konkurss un daudz kas cits. Skanošās sestdienas kulminācija koncerts tikai mums Limbažos un balle kopā ar grupām Tekila, Leģions, Bet, Kristapa Krievkalna grupu un dīdžeju. Svētdien 7. augustā Limbažu estrādē Latvijas spēka vīru čempionāta superfināls. Uz tikšanos Limbažu pilsētas svētkos. Sīkāka informācija www.limbaži.lv. Svinot Atzeles novada 900 gadi, Alūksne aicina uz pilsētas svētkiem no 5. līdz 7. augustam. Piektdienas sadziedāšanās ar Lauri Rēniku un koriem, zaļumballe ar grupām Tērvete, Savējie un Daini Dobelnieku. Sestdien amatnieku tirdziņš cirka izrādes netradicionālo pedlīdzekļu konkurss un akrobātikas paraugdemonstrējumu Alūksnes ezerā. Mūzikls, Grēku kalna dēkaiņi un zaļumballes ar grupām Klaidonis un Otto. Svētdien Mirāža džaza orkestra, Kristīna Zahārova, Amanda Bašmakova un Ainārs Bumbieris koncertā Tempļkalnā. Izbaudi vasaru Alūksnē. Portatīvais dators. Tirdzniecības centra Valleta dāvanu karte 50 latu vērtībā. Optimus mēbeles dāvanu karte 50 latu vērtībā. Kuru no šīm balvām vēlētos saņemt tu? Iepērcies augustā 3 dažādos tirdzniecības centra Valleta veikalos, katrā vismaz 15 latu vērtībā un piedalies loterijā uz skolu ar jaunu datoru. Loterijas noteikumus lasi www.valleta.lv. Gatavojies skolai tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā.
Aicinām jūs apmeklēt Vidusjūras dienas viņai un viņam veikalā Kolonna Tirdzniecības centra Valleta 2. stāvā. Tikai līdz 31. augustam ļaujies Vidusjūras kaislīgajai noskaņai un izmanto fantastisko iespēju iegādāties Vidusjūras aromātus ar atlaidi līdz pat 40%. Piedalies loterijā un laimē dāvanu karti 70 latu vērtībā romantiskām vakariņām, lai turpinātu baudīt Vidusjūras noskaņas kādā no Rīgas jaukākajiem itāļu restorāniem. Ļaujies maģiskajam vilinājumam! Šodien aprit 2 gadi, kopš Valmieras biznesa un inovāciju inkubators parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inkubācijas pakalpojumu sniegšanu Valmierā, Valkā un Gulbenē. Tāpat pagājis gads, kopš Valmieras biznesa un inovāciju inkubators iemājojas savā jaunuzceltajā ražošanas un biroja ēkā Purvielā 12. Tādējādi apmierinot Valmieras un visa Vidzemes reģiona jauno uzņēmēju augošo pieprasījumu pēc biznesa inkubatoru pakalpojumiem. Šobrīd Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā strādā 41 jaundibinātais uzņēmums, pārstāvot kā IT un komunikāciju nozari, tā arī radošās industrijas, metāla apstrāde, pārtiks rūpniecība un citas nozares. Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā mītošie uzņēmumi nodarbina vairāk kā 100 cilvēkus, kā arī ir radījuši 36 jaunus pakalpojumus un produktus. Pirmajā pusgadā Vidzemes un Latgales Solārija studijās, skaistumkopšanas salonos un sporta klubos veselības inspekcija veic pastiprinātas pārbaudes, lai papildus citām prasībām pārliecinātos par solāriju iekārtu pieļaujamo ultraviolēto starojumu līmeņu prasības ievērošanu. Pārbaužu laikā tika konstatēts, ka 14 no 37 solāriju iekārtām ultraviolēto starojumu līmenis pārsniedz atļauto. Valmierā konstatētas 7 šādas solāriju iekārtas. Veselības inspekcijas pārstāvi norādījusi, ka saloni, kuros konstatēti pārkāpumi, netiks nosaukti, jo jau tagad saņemta informācija, ka atsevišķos no saloniem pārkāpumi jau novērsti. Augusts ir laiks, kad vecāki sāk gatavot savus skolēnus jaunajam mācību gadam. Visaktīvākā gatavošanās norit pēdējo mēnešu nedēļā, tomēr jau tagad daudz ģimenes iepērk skolai nepieciešamo. Es domāju, ka pa daļām. Kad ir skoliņas izsniedz sarakstu, ja vecāki nāk iepirkties pēc saraksta, un ir lietas, ko pērk arī pēc tam. Un cik apmēram vidēji tērē vienā pirkuma reizē? Ja pērk somu, tad uz 30 latiem 40. Ja nepērk somu, tad sanāk 10-20 lati. Ir jau jāpērk diezgan dārgi, jo sanāk viss tā skolā iešanas tās mantas, bet mēs pamazam tiekam galā. Vai jūs plānojat pirkt kā pa vairākām reizēm? Mēs tā parasti, mēs tā naudiņu iekrājam, jo augstā parasti mēs tad sākam pirkt visu to skolai. Vai ir viss sapirkt skolai? Vēl nē. Kad ir plānots iepirkt? Droši vien, ka pirms pēdējās dienās. Un jūs parasti plānojat pirkt visu uzreiz vai pa daļām? Pa daļām. Mums šoreiz bija bišķi mazāk jāpērk tās darba burtnītes, un tad sanāca mazāk it kā tērēt to naudiņu. Kas ir tas dārgākais, kas sanāk pirkt? Soma. Pārdevēji stāsta, ka iegādājoties preces bērni ar vecākiem izvēlas kopīgi, taču gala rezultātā bieži vecāks izdara savu lēmumu. Bērni galvenokārt izvēlas krāsainu dizainu skolas piedarumus, taču vecāks noskatīto izvērtē un iegādājas cenu ziņā izdevīgāko. Patiesībā jau dažādi. Gan, jo ņemam līdzi, nepērkam tā, bez paša. Citādi var nepatikt. Un jūs parasti plānojat pirkt visu pa daļām vai tomēr visu kopā uzreiz? Principā ir tā, ka par cik man tie skolēni ir vairāk, tad es 3 daļās to visu parasti daru. Katru reizi ņem savu skolēnu līdzi. Ir kaut kāds noteikts budžets? To tā grūti ir ieplānot to noteikto budžetu, jo tas ir viss atkarīgs no cenām, par cik tās cenas vēl neesmu skatījusies. Bet tā manta ir vajadzīga, viņa ir jāpērk, neskatoties ne uz ko. Vecāki skolas lietas sākuši pirkt plānotāk un apdomīgāk. Dārgākais pirkums ir darba burtnīca un skolas soma. Pārsvarā iegādājas kvalitatīvas somas, lai tās varētu bērnam kalpot vairākus gadus. Mugursomu mēs parasti izvēlamies tādu, lai viņa būtu stingri pamat, aizmuguri stingri un tomēr abas plecas siksnas. Tas ir pārsvarā pamatā.
Vecāki atzīst, kaut arī gatavošanos skolai neatstājusi pēdējo brīdi, tomēr viss nepieciešamais vēl nav iegādāts. Sākumā tiek apskatīts piedāvājums vairākos veikalos, un tikai pēc tam to izvērtējot notiek iepirkšanās, ko visvairāk gaida mazo klašu skolēni. Jūlijā veiktais pētījums apliecināja, ka Latvijas iedzīvotāji visvairāk baidās no čūskām. Tiesa gan mūsu klimatiskajos apstākļos ir sastopama tikai vienas sugas indīgā čūska – odze. Taču tas nemazina faktu par to, ka cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem, lai satikšanās ar šo neprasto dzīvnieku nebeigtos nelāgi. Cilvēks nav čūskas dabīts kā barība, un čūska cilvēkam neuzbruka, ja cilvēks čūskai neuzkāpja. Ja jūs palicieties, sāksiet spiegt un mūciet, tad čūska visticamāk darīs tieši to pašu. Ja nu tāda nelaime ir gadījusies un ka čūska ir iekodusi, principā būtu vēlams tās pašas dienas laikā griezties kādā veselības aizsardzības iestādē, piemēram, mūsu Vidzemes slimnīcā. Čūska indes izraisītās briesmas nebūtu nav tās lielākās, bet daudz lielākas briesmas cilvēku veselībai sagādā alerģisku reakciju, kas bieži vien ir novērojama pēc čūskas koduma. Visticamāk, brūcīti vajadzētu mēģināt vismaz tūlīt pat nodezinficēt ar pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem. Visticamāk, kaut kādu atšķēdītu spirtu variantu. Ja? Šņabs varētu derēt, konjaks, viskijs, kas nu par rokai ir. Tīrs ūdens un ziepes. Ja? Brīnišķīgi attīrīšanas līdzekļi. Pēc iespējas imobilizēt sakosto vietu. Ja tā ir roka, tad roku varētu iekārt kaklā. Ja tā ir kāja, tad uz tās kājas, cik vien iespējams maz staigāt un mīt, un cik vien iespējams ātri griezties veselības iestādē. Dodoties mežā, dar atcerēties, ka čūskas ir kurls un visu apkārt notiekošo tās uztver caur ķermeņa vibrācijām. Tādēļ mežā ir jāuzvedas pēc iespējas skaļāk, kā arī dar pārbaudīt apkārtni pirms esat nolēmis ogot vai atpūsties dabā. Lielākā tiesu, šie kodumi ir sāpīgi. Novērojam tūska, ekstremitāti pietūksti, ir novērojam asins izplūdumi, dažreiz diezgan lieli pat. Vajadzētu visiem spēkiem mēģināt, ne visiem spēkiem, bet vajadzētu mēģināt novērst tūskas rašanos un atvieglot viņas izraisītos simptomus. Šī gadījumā derētu jebkurš preparāts lokāli pielietojams, kas mazina tūsku, un kaut vai transportu, kaut vai pagaidu imobilizāciju. Čūskas mitinās daudzveidīgās vietās, mežmalās, krūmos un garā zālē. Līdz ar to ir jābūt uzmanīgiem uz katru soļu un jāatceras, ka mežā cilvēks ir ciemiņš. Tādēļ, lai viesošanās beigtos patīkami, ir jāievēro konkrētas normas, lai pasargātu sevi un netraucētu meža iemītniekus. Klasiskās mūzikas festivāla ietvaros Salacgrīvā notiek meistarklases nometne Latvijas mūzikas skolu bērniem. Nometnē par brīvu jaunie mūziķi var apgūt jaunas prasmes un mūzikas skaņdarbus pie izciliem pedagogiem. Nometne ilgs nedēļu un apgūto klasiskās mūzikas cienītāji varēs klausīties Audzēkņa sniegtajā koncertā. Klasiskās mūzikas festivāls, kurš šonedēļ notiek Salacgrīvā, pulcē ne tikai izcilus mūzikas māksliniekus, bet arī Latvijas mazos mūziķus. Latvijas mūzikas skola talantīgākie audzēkņi cītīgi apgūst savu izvēlētā mūzikas instrumentu spēli meistarklases nometnē. Pateicoties tam, ka šeit vienlaicīgi atrodas tik daudz slavenu un talantīgu mūziķu, ar domu, ka patiesībā Latvijas bērni pelnījuši labas kvalitatīvas meistarklases mūzikā, jo, kā mēs nospriedām, ka jaunieši tā ir patiesībā tā daļa, kas ir mūsu nākotne, kam ir nepieciešamas labas izglītības, labas nākotnes ieceres un cerības, ka dzīvē var kaut ko sasniegt. Meistarklases nometni vada Krievijā un Latvijā pazīstami mākslinieki Aleksejs Lundins, Vsevolods Dvorkins, Ilona Meija, Nikita Vlasovs un Kārlis Vanaks. Par šādu sadarbību priecājas gan pedagogi, gan audzēkņi. Patiesībā, kā rāda praksa no pagājušā gada, šie mākslinieki ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Viņi ar šiem bērniem strādā ļoti individuāli, un iepriekšējā gada nometnes praksa rāda, ka šie bērni tiešām atverās, ir brīvi, viņi arī daudz ko iemācās, un patiesībā par to liecina katru gadu pēc nometnes beigām šie koncerti. Protams, es gaidīju šo tikšanos un vēl pēc tam ar tik jaukiem bērniem. Kad šorīt ieraudzīju šo baru ar bērniem, godīgi sakot, sajūtas ir tādas, ka pat izstāstīt nevar. Gaidu darba stundas un tad rezultātu. Audzēkņi atzīst, ka mācīties pie tik izciliem pedagogiem nav viegli, taču interesanti. Nometnē apgūta jauna spēles tehnika, kas atvieglo instrumentu spēli, kā arī prieks par iepazītiem jauniem draugiem.
Ir ļoti laba sajūta, ka beidzot es dabūju izcilu palīdzību no lielas valsts, kurš ļoti profesionāls. Un, protams, ir ļoti grūti, bet tā sajūta ir vislabākā. Es gaidu jaunas pamācības paņēmienus, kā lai viss tos izdara. Bērni var labāk apgūt to savu instrumentu spēli, un kā parasti katrā nometnē arī jauns cilvēks iepazīt. Šai nometnē es esmu pirmajā dienā, bet izskats, ka turpmāk arī būs baigi jautri. Šeit visvairāk no šīs nometnes es gaidu to, kad beidzot varēs spēlēt kaut ko foršāku, kaut ko tādu, vairāk iemācīties visu kaut ko. Meistarklašu audzēkņi cītīgi strādās visu nedēļu, lai apgūto varētu rādīt meistarklases audzēkņu koncertā, kurš notiks piektdien Salacgrīvas kultūras namā. Uz 2. muižu svētkiem aicina Vecgulbenes muiža. Tie notiks 17. septembrī un to moto senatne izaicinājums mūsdienām. Šie svētki solās būt ar ļoti interesantu un plašu un ļoti atraktīvu programmu, kura ir domāta gan mazajiem apmeklētājiem, gan arī lielajiem apmeklētājiem. Pirmo reizi tāds raksturīgs varbūt tās būs tas, ka katrs cilvēks varēs pabūt tādās kā divās pasaulēs, gan senatnē, gan mūsdienās. Senatnē piedalīties dažādās atraktīvās nodarbībās, fotografēties gan bruņu tērpos, gan atpazīt ārstniecības augus, gan baudīt tradicionālo zirga zupu un daudz citi pārsteigumi. Savukārt mūsdienās visus sveiks atraktīvās māsas Legzdiņas un arī ļoti populārs duets visiem zināms Harijs Ozols un Santa Zapatska. Vecgulbenes muižas svētkos būs gan ko skatīt, gan kur iesaistīties pieaugušiem, kā arī padomāts par dažādām izklaidēm un atrakcijām bērniem. Tāpat šajos svētkos būs arī tirdziņš. Es vēlētos aicināt amatniekus, mājražotājus un rokdarbniekus pieteikties tirdziņam, kurš notiks 17. septembrī, un visi aicināti doties uz Vecgulbenes muižu. Tā kā šis ir izcils datums un notiek arī vēlēšanas, tad vēlēšanu iecirknis atradīsies blakus šim pasākumam Sarkanajā pilī. Tātad aicinājums tiem amatniekiem un tirgotājiem, kas vēlas piedalīties šo svētku tirdziņā, pieteikties pa tālruņiem 29 13 1404 vai 64 47 48 00. Vecgulbenes muižas svētki tātad vēlēšana dienā 17. septembrī. Speciālais piedāvājums Tirdzniecības centra Valeta klienta kartes īpašniekiem veikalos Monton un Mozaīk. Sieviešu bikses Gora cena ar klienta karti 30 lati 32 santīmi, sieviešu žakete Simbad 39 lati 92 santīmi, sieviešu kleita Nikifora 36 lati 72 santīmi, sieviešu bikses Eibhin 23 lati 92 santīmi. Sieviešu svārki Edison 28, 73. Vīriešu veste Vankura 19 lati 12 santīmi, vīriešu žakete 60 lati 72 santīmi, vīriešu bikses Nardos 23 lati 92 santīmi, sieviešu jaka Tameka 30 lati 32 santīmi, sieviešu bikses Lucila 28 lati 72 santīmi. Pārējos īpašos piedāvājumus Valletas klienta karšu īpašniekiem meklē veikalos Monton un Mozaīk. Paklau, vai tu jau esi izlēmis, kur dosies mācīties pēc 9. klases? Es gribu iegūt mūsdienīgu izglītību, tāpēc es laikam došos uz vidusskolu, bet pēc tam uz augstskolu. Bet vai tu zini, ka Latvijā darba spēkam ar augstāko izglītību pašlaik ir pārprodukcija, tā tiek prognozēta arī nākotnē? Būs pieprasīti kvalitatīvi dažādi arot speciālisti, tāpēc es došos mācīties uz Rankas arodu vidusskolu. Jo tur pēc 9. klases var apgūt divas dažādas izglītības programmas – kokizstrādājuma izgatavošana un ēdināšanas pakalpojumi. Pēc galdnieku un pavāra profesijām darba tirgu ir ļoti liels pieprasījums, un tas tiek prognozēts arī nākotnē. Tās savas vērtības un tradīcijas ir saglabājušas cauri gadu desmitiem, un aktualitāti nav zaudējuši pat mūsdienu modernajā un mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā.
Pavāra profesija ir un būs pieprasīta visos laikos, jo tikai labi paēdis cilvēks ir apmierināts ar dzīvi un laimīgs. Pavāri veic pārtikas produktu pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, strādā komandā. Mūsu audzēkņi, kas beiguši pavāru programmu, ir spējīgi strādāt labi apmaksātos darbos dažādos prestižos restorānos un viesnīcās Latvijā un ārzemēs, kā arī uz kruīzu kuģiem. Koks šodien ir moderns nākotnes materiāls, videi draudzīgs, kā radīts dizainam, piemērots dzīves telpai un emocionāli iedarbīgs. Būvistrādājumu galdnieks izmanto, montē, uzstāda dažādus koka būvistrādājumus, arī kāpnes, logu un durvju blokus, kā arī veids koka izstrādājumu, remonta un atjaunošanas darbus. Galdnieki nereti nodibina savus galdniecības uzņēmumus vai atrod darbu mēbeļa ražotnēs, restaurēšanā, celtniecībā un citur. Skolā ir paredzētas programmas arī tiem jauniešiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un viena gada laikā var iegūt pavāra vai galdnieka profesiju. Šajā programmā var mācīties vidusskolu absolventi, kas nav turpinājuši mācības augstskolā, vai tie, kuri jau strādā, bet nav nepieciešamās kvalifikācijas. Mūsu priekšrocības ir mūsdienīga profesionālā apmācība, skola realizē Eiropas sociālā fonda projektus, draudzīgs audzēkņu un skolotāju kolektīvs, lēta sadzīve un ēdināšana, iespēja sevi pilnveidot darbojoties pulciņos, vieglatlētika, basketbols, volejbols, futbols, spēka treniņš, tautiskās dejas, vokālais ansamblis. Iespēja saņemt valsts garantēto stipendiju līdz 50 latiem un mērķa stipendiju no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Pirmajā kursā līdz 20 latiem, bet 2., 3. un 4. kursā līdz 50 latiem, kas ir nopietnas finansiāls atbalsts ģimenei vai pat ļauj veikt iekrājumus. Tāpat arī 2011. gadā gan skolā, gan dienesta viesnīcā realizēs siltināšanas projektu. Rankas arodu vidusskolas kolektīvs strādā, lai jaunieši, kuri atnāk pie mums mācīties, iegūtu pārliecību, ka tieši viņi ir vajadzīgi un noderīgi, ka viņi kopā ar citiem spēj daudz ko izdarīt. Rankas arodu vidusskolā skolotājs nav tikai likumu, definīciju, teoriju skaidrotājs un sliktu atzīmi licējs. Te skolotājs ir tas, kurš iemāca domāt, saprast, spriest un nepadoties. Ja esi izlēmis iet profesionālās izglītības ceļu, kas ļaus tev droši vērties nākotnē, tad zini, ka Rankas arodu vidusskola tevi gaida. Valmieras dzīvnieku patversmē nogādāts mīlīgs un ļoti draudzīgs suņu puika, kurš ļoti ilgojas pēc gādīgiem saimniekiem. Plašāka informācija par šo sunīti zvanot pa tālruņiem 642 320 93 vai mobilais tālrunis 29 23 03 07. Sacensības jātnieku sportā un šķēršļu pārvarēšanā 6. augustā Burtniekos 10:00 būs iespēja vizināties ar zirgiem, ponijiem un braukt pajūgā. Ieeja pasākumā bez maksas. Būsiet mīļi gaidīti Burtniekos, sacensības atbalsta Burtnieku novada pašvaldība. Valmieras estrādē 18. augustā 19:00 Čikāgas piecīšu koncerts. Ieeja no 3 līdz 6 latiem. Biļešu iepriekšpārdošana Biļešu paradīzes kasēs vai www.biļešuparadīze.lv. Tālrunis 642 07 207. Valmieras vakara Maiņu vidusskola aicina pieteikties izglītojumos mācību programmās. Pedagoģiskās korekcijas 7. 9. klase jauniešiem no 15 gadiem, 9. klase jauniešiem, kuri saņēmuši liecību, humanitārā un sociālā virziena vidusskolas programma jauniešiem, pamatskolas 7. līdz 9. klase pieaugušiem no 18 gadiem, vispār izglītojošā vidusskolas programma pieaugušajiem. Sīkāka informācija par pieteikšanos skolā pa tālruni 642 07 093 vai skolas mājaslapā www.mv.edu.lv. Dokumentus pieņem Valmierā Raiņielā 11 12. kabinetā no 1. augusta līdz 2. septembrim no 12. līdz 18. Valmieras 2. vidusskola aicina pieteikties sekojošām izglītības programmām. 1. līdz 9. klase vispārējās pamatizglītības un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā. 10. klase vispār izglītojošā virziena izglītības programmā. Dokumentus pieņem katru darba dienu 110. kabinetā no 9 līdz 14 vai citā laikā iepriekš vienojoties pa tālruni 642 81 559. Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.edu.lv.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka nākamajā diennaktī vidzemē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņus sinoptiķi nesola nedz naktī, nedz arī dienā. Naktī vietām var veidoties migla, savukārt dienā spoži spīdēs saule. Pūtīs dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no +7 līdz +12 grādiem. Savukārt dienā gaisa iesils no +21 līdz +26 grādiem.